Labdien visiem! Pirmkārt, es savu runu gribētu sākt ar lielu paldies jums visiem. Lielu paldies īpaši reģionālajām vēstnesēm. Man ir tiešām liels prieks, ka ar katru gadu vēstnešu skaits pieaug. Jūs, mīļās sievietes, darat ļoti lielu, atbildīgu un svētīgu darbu. Ar jūsu iedvesmu, ar jūsu iniciatīvu, jūs palīdzat citām sievietēm rast drosmi, rast atbildes uz viņu interesējošiem jautājumiem, aiziet uz pārbaudēm, regulārām pārbaudēm, aiziet uz mamogrammu. Es zinu arī dažas sievietes, kurām ir bailes iet uz mamogrammu. Viņām ir bailes varbūt no tā, ka tas ir nepatīkams process, varbūt no tā, ka kaut kas slikts parādīsies, bet nedrīkst baidīties. Labāk ir aiziet ātrāk, un ja kas, tad atklāt šo krūts vēzi agrīnā stadijā, nekā no bailēm gaidīt, kamēr ir par vēlu. Jo agrīnā stadijā tas ir ļoti labi ārstējams. Mēs visi labi zinām, ka veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, pozitīva domāšana, regulāra pārbaude, tā ir ilgtermiņa ieguldījums mūsu veselībā. Un tāpēc es arī gribētu jūs visas aicināt. Būsim atbildīgas ne tikai pašas, bet arī iedrošināsim savas draudzenes, savas mammas, savas meitas, savas māsas veikt pārbaudes un būt veselām. Tāpēc es gribētu jums visām šodien novēlēt, lai šis seminārs būtu jums tā kā izglītojoši patīkams, lai jūs rastu jaunas idejas, lai jūs iegūtu arī jaunas zināšanas, ar kurām dalīties, kuras varbūt tās priekš sevis pašas izmantot un dalīties arī nākotnē. Un es ļoti ceru un esmu pārliecināta, ka mums visiem kopā, gan mums, gan dažādām sabiedrības grupām, gan medijiem, gan valsts institūcijām kopā izdosies samazināt vēža izplatību Latvijā. Tāpēc, lai jums šodien šis seminārs būtu ar informāciju bagāts, lai jūs varētu dalīties ar citiem, un es visām novēlu veselību, un lai mēs visas būtu veselas un laimīgas un spētu to dot arī citiem. Liels paldies jums!